Tā vienkārši ir smiešanās par nodokļu maksātājiem. Vēlreiz par tā saucamajām nevalstiskajām organizācijām. Kas ir tas produkts, ko piedāvā, piemēram, Latvijas Mēdīju izcelības fonds, kurā algas ir 4000 mēnesī, kuras 100% saņem finansējumu no valsts, kā vispār to var saukt par nevalstisku organizāciju? Vieda naudas nulle, ziedojuma nulle. Tā ir trekna piemaksa tiem, kas pūš progresīvās vienotības stamulē. Kas ir tas produkts, ko sabiedrībai piedāvā Providus, Delna, Papardes zieds, Mozaīka, Kiskis kauds? Kas ir tas produkts vai pakalpojumi, ko varētu viņi pārdot brīvā tirgū? Izsolīt savus pakalpojumus. Vai kaut vienu santību atrastos kāds pircējs? Tā vienkārši tā ir pļauka sejā visiem tiem mazajiem ģimenes uzņēmumiem, kuri izputēja, kuri cīnījās Covid laikā. Nevarēja galus savilkt kopā, maksāja nodokļus. Un viņi nodokļus vienkārši izpļekarē tā saucamās nevalstiskās organizācijas. Plus vēl viņas saņem dubultā, gan no Latvijas valdības, gan no Eiropas komisijas. No Eiropas komisijas iepriekšējos 5 gados 30 miljoni eiro ir saņēmušas apmēram 270 nevalstiskās organizācijas.